Nu ko, apskatīsimies Mazdu 5. Ja? Jā, starp citu par ļoti lētām naudiņām tiek piedāvāts Mazda CX-5. CX-5, jā, 14. gada. Nu, Latvijā pabraukta kaut kādus gadus mašīnu, bet ļoti labā stāvoklī. Starp citu dūmainībai viņai ir tikai kaut kāda, laikam, 10 000 tās, cietās daļiņas, jā. To, ko tagad visi baidās, īstenībā autiņš ir pietiekoši labs. Tāda, teiksim, standarta Mazdas komplektācija nekas īpaši nav, bet, pietiekoši smuks autiņš. Krāsa ļoti Tāds smuka. krāsa smuka, jā, un kā parasti saka, tā nevar būt, bet tiešām braukusi sieviete un kaut kādas tur opcijas, visas tas, kas standartā ir, viņiem viss ir. 7450 eiro. Pietiekoši zema cena, es domāju, pa Latviju viņa mazāk par 8 nekur nav. 2,2 litri dzinējs, 110 kW. Pēc izskata man Mazdas patīk labāk šīs CX-5, ja tur Nissan salīdzina. Noteikti. Viss ir labāk nostrādāts, mīkstāks, materiāli labāki. Okay, tad šīs vai Honda vai CR? Nezinu, izskatās, ka man liekas, ka visi Japāņi viņi tādi drusciņi. Viņi Drusciņi varētu tādi. būt līdzīgi, jā. Jā, komforta ziņā ir labāki par jebkuru to, nezinu, vāgu vai